Nākošais tā būs. Bija faktiski pirmā, ko mēs iedomājamies vispār šoreiz braukt uz Latviju likt programmā. Jo 2003. gadā mēs pusiņa braucam kaut kur Latgalē, es īsti neatceros kur, bet bija Latgalē tikai vieta. Un mēs spēlējam, un mēs viens otram prasām pa meldiju. Alda, kas man toreiz sēdēja blakus, saka, es nezinu, tu sāk. Un mēs tā nevaram izšķirties, kas pie to meldiju sāk spēlēt. Tu sāc plīkšķināt kaut ko. Tad viņi sāk stāpuli spēlēt līdz, un mēs vēl līdz šodienai nezinu, kurienes tā melodija nāca, bet mēs viņu nosaucam par ceļa melodiju toreiz, un mēs bijām ceļā kaut kur. Un tā viņš ir palicis mūsu repertuārā kā ceļa melodija. Un tāpēc mēs arī tagad tematicēšu vienas meklēšanas spēlējumu. Nākošā dziesma būs sieviešu dziesma. Sieviešu. Man jārunā lēnāk, jo mēs nezinām. Nākošā dziesma ir par veidu, kas iet kāzās un ceļiņu darbos gāja. Apmēram gatavs koklētājs arī mums bija tās gatavs. Ja mums būtu stāstinieks, tad mēs varētu kaut kādu pasaku pastāstīt. Jums tā kā vēl tā kā jāpadara. Jāpiestrādā, vai ne? Mēs varam mazliet pastāstīt par dūdalniekiem. Mēs varam, jā. Mēs esam Ziemeļanglijas kota. Mēs sanākām ikdienu Igauņu namā. Igauņu namā interesanti, jo mums ir brālīgas attiecības ar Igauņiem. Turpatās. Mums tā lustīgi ir. Mēs dziedam un mēs spēlējam un mēs pļāpājam daudz un mēs svinam visus un godus, cik vien iespējams. Iedomājies, jums pļāpājam. Es no Čēsīs braucu tik tālu un pļāpājam. Jā, bet tā vajag zināt, kas notiek. Salmi galva kā aizneskaņot, nekas. Labi.
Jāsaka paldies Algā Konei, kā mūsu pēdējā dziesma, tā dziesma, kāda viņa ir. Mēs visu laiku Latvijā, kā pēdējā dziesma, esam spēlējuši Zīdēja Pučeits. Un nu viņa aizteicās mums priekšā šodien. Viņa to jānospēlējusi, un mēs domājam, jāpadomā. Un tad es atceries vienu gadījumu 84. gadā Minsterē, Vācijā. Un viņi bija paredzējuši šito dziesmu spēlēt, pēc mēs viņam aizteicām priekšā. Tālāk, ka viņai tagad tās 30 gadu revanši bija. Tā dziesma starp citu ir no Vidzemes un LL Ungarija. Paldies lūdalniekiem! Tas ir ātrs. Un nu mēs aizceļos uz ļoti tālu. Krievijā. Un es aicinu Dainu, Augstkas Latviešu biedrības folkloras kopa Daina. Viņam vadītāja Raisa, un Raisa pastāstīs pati
vairāk par savu. Mīļie tautieši, mēs atvedām sveicienu no tautas Sigrijas latviešiem. Mēs vienu pusē, vienu pusē man palīdzību pārdzīvoties. Es domāju, aizvest tur, kur dūmi. Mamā atgabājusi tur, kur dūmi. Mamā, aizvest tur, kur dūmi. Tādi mēs esam. Katru nedēļu mēs satiekamies namā. Mūsiet mēs nevaram. Varbūt viņiem ir kāds. Mēs dziedam teikmiem. Vedam rotaļus. Spēles. Mācamies. Spēlējam tautas instrumentus. Tad nākošās pēdējām atšķirības pats. Tā mēs darbojamies. Un tad mēs tur padarām dēļu, kur mums iet latviešu, kur mēs runājam tikai vienu stundu, tikai latviešu valodā. Tas viņi nesaprot, jau par spīdzi, jautājumu grosim tam, kas nesaprot, lai tas sāk tā iet, jau nevar saprast, ko viņam jautājumu, tas visādi. Un tā, nu tagad paklausiet, ko mēs spēlējām, ko mēs iemācījušies, un ceru, ka jūs dziedāsiet stabilus vieglāk. Pirmo dziesmu mēs dziedāsim. Tā dziesma bija atvesta no Latvijas, vecmāmiņas dziesma, dziedāja mana mamma, vecmāmiņa dziedāja, un tagad dziedam mēs. Tāds variants, to dziesmu jūs visi ziniet, tikai tādā variantā es nedzirdēju. Dziedat līdzi. Tā būs Jūriņa Brastas maldu līdzi.
Thank you.
Thank you.